Un dažreiz ir tā, ka no vienas bakas, kad galvenā ir baka jau paliek mazāk degviela, tad no otras bakas partēc uz to pirmo galveno baku. Mēs braucam Polijā, piepildījām klāt, viņš rāda, kurā adresi mēs piepildījām. Tur šoferis čeku var sūtīt, bet es tik un tā jau redzu, cik ieliek klāt. Tādas atzības, kā mēs, esam pagaidām. Bija nolējuši, bet mēs tik un tā redzam, bija jāpildas tur pa dargo Beļģija vai Francijas neatceros. Kas varbūt bijis tas, ko tu esi reāli varbūt novērsis vai kas tev ir palīdzējis, tāpēc, ka tev ir šie dati? Es kā iepriekš, es pat nekad neatkāpšos no savas atbildes laiku. Laiks ir galvenais, jā? Ietaupīt, jo es saku, tu vari meklēt jau citas kravas. Vari plānot jebko. Tev ir pats svarīgākais ir redzēt, un tu zini, kas katrai mašīnai notiek uz doto brīdi. Ar maponu palīdzību mēs redzam, cik tur bākas ir atlikums. Tātad viņš apstājas, pieliek klāt degvielas un brauc tālāk. Ja? Teoretiski ļoti līdzīga ir, ja šoferis nomera un maponu dati, viņi ļoti līdzīgi. Ja.